Labvakar! Audrija Hepberna filmā Brokastis Stefānijā brokastoja lūkojoties dārglietu vitrīnās un baudot kafiju no burciņas. Savukārt Londonā šobrīd ekskluzīvas brokastis par 60 mārciņām tiek servētas pie namdurvīm. Kādi ir netradicionālākie brokastu veidi Latvijā? Lūkosim! Beidzot vietējos restorānos un kafejnīcās parādījies pasaulē populārais branču piedāvājums. Kas tas ir? Tas ir brokastu un pusdienu apvienojums. Tas ir breakfast un lunch kopā veido branču. Vēlās brokastis radušās 19. gadsimta Anglijā. Parasti tas ir nedēļas nogales vai svētdienas pasākums. Ļoti populārs brančs ir Rietumē Eiropā, Amerikā ir tāds tā kā formāts, kur ar draugiem var nesteidzīgi svētdienas priekšpusdienā satikties, paēst, iedzert kādu glāzi šampaniešu. Dejojoši burbuļi, aromātisks dūmu mutuls un elegants melodijas. Tā sākās vēlās brokastis kādā Rīgas restorānā. Ik svētdienu 4 stundu garumā te var rīta maltīti pārvērst pusdienās. Šī tā labā jaunā kustība, ja, kad pa zviedra galda princips ir kaut kāda fiksēta maksa, tad jau tas nav arī tik dārgi. Demokrātiskā cena, dzīvā mūzika un industriāli romantiskā Rīgas ainava aiz loga brokastīm piešķir relaksējošu piedzīvojumu noskaņu. Viņš droši vien rod to brīvdienas sajūtu. Jo darbdienās nesanāk. Acīm redzot, tas šobrīd ir vajadzīgs, jo dzīve ir kļuvusi skarba. Rīgas mākslas telpā ik pa laikam notiek vēlās brokastis ar māksliniekiem, kurus var baudīt ik viens mākslas mīļotājs. Savukārt prozas lasījuma ietvaros notiek arī prozas brokastis ar lielu garīgās barības īpatsvaru. Ir vēl kāds jaunums. Ja esat četrkājiena mīluļu saimnieks, tad smalkā restorānā Jūrmalā vēlās brokastis varat droši baudīt kompānijā ar kaķi vai suni. Suņukam var izvēlēties gaļu, protams. Bet tas ēdiens, ja viens ir viena veida gaļa, piemēram, ar dārzenīšiem, kas ir ļoti veselīgi arī suņiem, tad otrs ēdiens būs ar rīsiem, kas ir graudaugu garīroti. Tā kā cilvēkiem, kā bērniem, arī suņiem arī līdzīgi ir tie veselīgie ēdieni. Dzīvnieciņiem ir ierīkoti pat speciāli troņa krēsli. Pieredze gan rāda, ka grīda ir labākā virsma suņu un kaķu brokastošanai. Cik dažādas vajadzības, tik dažādas brokastu iespējas. Jāizvēlas tik sev tīkamākās. Māksliniece Anda brokasto kopā ar kafijas meitenēm savā Pārdaugavas namiņā. 3 reizes pieklauvējam un dodamies ciemos. Anda Poikāne ir tēlniece. Savā darba un dzīves telpā kopā ar jauno paudzi, 2 attapīgiem puikām un meitiņu Anda ikdienu izsapņo jaunas domas, piedzīvo prieku un gūst iedvesmu. Uz saimnes galda viņas parīgi uzceļ un izstāda pašradītas sievišķīgas skulptūras, ar kurām kopā var kafijot. Kafijas meitenes ir vispār vienkāršais garlaiki, tāpēc, ka vajag kaut ko parunāties. Gluži kā spēlējoties pie izlietnes, Andas mājā pielipināti papīra puķu podiņi, bet pie durvju ailes Pārdaugavas meitenes gatavas uzplaucēt ziedošu koku. Mums bija puķu veikalā nopirks dāvanu papīrs. Un tagad mēs parādīsim, kas tur sanāca. Ar šķēriem atliek izgriezt vēlamo formu un izmēru, un tad puķainais papīrs jālīmē pie sienas. Anda iesaka eksperimentēt un rotaļāties. Jā, es redzu, kādreiz beig no visu kaut kā baidījos. Un tad, kad izbaidās, tad vairāk nav jābaidās. Droši vien tāpēc te viss notiek uz pilnu klapi. Uz guļamistabas sienām atrodam izkrāsot apelsīnu koku un miniatūru kafejnīcu. Ar drosmas kripatiņu un košām krāsām mājā, kuras interjers ir kā nepabeigts mākslas darbs, dzīve top skaistāk. Tu atnāc mājās, tad viss tāda kā vasarā, pavasarī tā skaisti ir. Tad arī labs garstāvoklis. Zemeņu aksesuāri vai apružāts koferīts. Kā Anda saka, ir miljardiem lietu, ko padarīt par savējām, piešķirtām šarmu un jaunu vēsturi. Vajag tikai rosīties. Latvijā ir daudz veikalu un kafejnīcu, kas ātri parādās un tikpat ātri pazūd. Taču ir krodziņi, kas svin pat 10. jubileju. Suminām svētku gaviļniekus. 10-gadīgā kroka vēsture atstājusi nospiedumus arī reiz brīvā un neprecētā saimnieka dzīvē. Būtiski mainījies. Viens bērns, otrs bērns, trešais bērns un visi jūtās kā mājās. Saimnieks ar sieviņu nekautrējas atzīt, ka 10 gados ne tikai pie bērnu trio tikuši, bet arī pie kilogramiem. Lūk bilance. Rēdis izlēms ir mainījies personīgi man. Par kādiem diviem vispāriem. Sauks. Man es no bada sāku drusciņu uzpūsties, man tad drusciņi ir tā. Apģērbi vismaz paliek komulīgāks. Nē, mēs paliekam vecāki, bet skaistāki. Visai stilīgu apģērbu kārtu ballītē izrādīja nākamais kroga mantinieks, kā arī kādreizējā kroga pavāra dēls. Teiktu, paņēma līdzi, jau atveļas, ka skaties, ka tādā krogā teica strādāja, ka meiteni. Viņš tikai uztraucās, vai viņi neuzlūk kāds uz deju.
Kamēr jaunā paudze tikai gatavojas uzsākt krogu gaitas, tikmēr tēti padalījās ar ekstrēmākiem krogu stāstiem. Būt par normālu bārmeni, tev ir kādreiz jāizdara tas uz bārlets. To, protams, es domāju, ka laikam jau visi tādu darījuši. Nezinu, pliki varbūt strādājām virtuvē. Tas pietiekoši ekstrēms. Tā bija. Varbūt bija, varbūt nebija. Skaidrs, ka intīmi piedzīvojumi šim bāram netrūks, un tie ir intriģējoši, tāpēc mēs novēlam Krodziņam saglabāt kutelīgo noslēpumu šarmu. Tiekamies te pašā vietā, tai pašā laikā, TV ekrānā pēc nedēļas, bet ikdienā www.stilsbeztabu.lv. Atā!